Čau, mani sauc Zana Bārniece, esmu TVNet grupas vadītāja. Man ikdiena sastāv no ļoti daudz kā, bet pamatā es vadu šo lielo kuģi, ko sauc par neatkarīgu žurnālistiku. Tā pamatlieta, ko es nodarbojos, ir mēģināt savilkt visas komandas kopā, lai mēs sasniedzam tos mērķus, kas mums ir. Domāju par dažādām inovācijām, piesaistu arī partnerus un ļoti daudz strādāju pie kultūras, lai šeit ir ļoti drošs pamats, pie kura mēs varam pieturēties visi. Draugi man vispār palikuši ļoti siltās atmiņās. Pirms 8 varētu būt vai 9 gadiem es strādāju reklāmas nodaļā, kā reklāmas projektu vadītāja. Mans uzdevums bija domāt daudz dažādas radošas idejas mārketingam klientiem, un viņas arī, protams, pārdot. Tas bija darbs ar aģentūrām, ar klientiem. Ļoti, ļoti laba skola. Man kā zaļam gurķim jāsaka tajā laikā, jo tas man bija viens no pirmajiem nopietnajiem darbiem. Par to esmu ļoti pateicīga. Tas tāds liels burbulis, kurā es tajā brīdī augu. Jā. Ko esmu paņēmusi līdzi? Get shit done attieksmi droši vien. Iešana uz risinājumu, inovatīvu pieeju vispār domāšanā, un droši vien arī esmu ļoti pateicīga par to, kāda bija šī kultūra, kurā es biju tajā brīdī. Cik ļoti ir drošība svarīga darbiniekam, tas ir pats pamats, lai vispār varētu produktīvi darboties. Un tas ir tas, ko es nesu tālāk, jo, lai cik man nebūtu pārsteidzoši, tas daudz kur nav. Tā nav tāda pašsaprotama lieta. Labūtība draugiem bija jau cik sen, un tagad par to runā tikai tirgus. Tā kā es teiktu, ka to jūt arī jebkurš darbinieks šeit. Jā, to attieksmi, tādu bišķi Los Angeles, kā sauc daudz. Tā kā tas ir ļoti svarīgi arī no paša īpašnieka puses, kādu viņi veido šo uzņēmumu.